kāds tad ir apģērba settings, lai brauktu ļoti komfortabli, ļoti silti, mīnus dažos grādos ar velosipēdu? Tad kājās man ir šitie velospeciālie zābaki, kas ir tādam nosacīti vēsākam laikam. Tad bija uzlicis sildeņus, kuri gan problēma tāda, ka viņi zābakos diezgan nestrādā, jo viņam vajadzīgs gaiss, lai pieplūstu. Tāpēc augstākā laikā es arī izmēģināju, diezgan nestrādāja. Šoreiz un tā, vienkārši tāpat nebija augsti. Un tur man te ir kaut kādas pirktas šitajā Lidlā, kaut kādas tur slēpošanas zeķes. Katrā ziņā kājas man nesala. Tad šeit man ir arī kaut kādas Lidla apakš sporta bikses. Un galvā man bija uzvilkta šito te, kā viņi pareizi sauc, maska, restīvi, kas liek izskatīties pēc kaut kāda ģinzes vai bandīta. Tā, un šeit man ir tāds flīša, ar flīša iekšpusi velo virsjaka viena, un tad ir viens krekliņš, viens šitais te ar garajām rokām, un apakšā vēl viens. Tā viss divi šitie te siltie sporta krekliņi, flīša jaka. Cimdi, jā, man bija pazuduši velo cimdi, tā kā manējie, tad es vilku vienkārši šitos te, bet bija ok, baigi labi, īstenībā silti un arī pat īstenībā ērti, nekāda vaina viņiem nebija. Nav tā kā velo cimdi, neizstās tik kruta varbūt, bet pofīgi, vienkārši silti un forši un viss. Tiešām šādā dienā kā šodien, kad bija mīnus daži grādi, vējš ļoti maziņš, pilnīgi tā kā, es tiešām nemotu, tā kā kaut kādā pavasarī gandrīz vai sajūta braukt, pilnīgi maz nenosaukt.